Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien es vēlos padalīties pieredzē par jautājumu, kad māja jau ir uzbūvēta, pieņemsim, ka tā ir jaunbūve, un jūs pēc projekta nodošanas esat sapratis, ka tomēr vēlaties mājā krāsni, kamīnu, malkas plīti un tā tālāk. Īstenībā šis jautājums ir nedaudz sarežģītāks, kā nopērts krāsni, aizved viņu un atrod meistaru, kurš var uztaisīt skursteni. Ir pāris nianses, uz kurām nevajadzētu iekrist. Vispirms jau nevajag nekur skriet, vajag mierīgi padomāt. Pirmais solis nav kamīnkrāsnes iegāde. Pirmais solis ir saprast konceptu. Tātad, ja mājas plānā nav vieta, kur kamīns ir bijis paredzēts, tad vajadzētu saprast, kur tad šo vietu mēs mēģināsim taisīt. Vissarežģītākā daļa, protams, jau ir skursteņa izbūve. Tad vajadzētu saprast, vai tajā vietā, kur jūs esat iedomājies, ka tomēr vēlaties šo kamīnkrāsni vai krāsniņu, ja jums nav attiecīgās zināšanas, protams, ieteiktu skatīties kādu ekspertu. Loģiskākā izvēle būtu sākt ar kādu dūmvadu uzstādītāju, palūgt viņu uz konsultāciju, nevis darbu uzsākšanai, nevis varbūt jau skursteņa izveidē, tas būs vēlāk, bet gan vienkārši saprast, cik reāli ir izveidot šo skursteņa pieslēgumu tajā vietā, kur jūs esat iedomājies. Vai varētu būt kādi šķēršļi, kas tam traucē, un kā tad beigās tas viss kopā izskatās. Lai gan dūmvats būs pati sarežģītākā daļa, jāsaprot arī apkārtējā vide ap krāsni, tātad kā tiks norobežot krāsnes no degošiem objektiem, distanču ievērošana, pamatnes izveidošana. Šīs būtu tās lietas, kas jāņem vērā, pirms mēs vispār sākam meklēt krāsni vai meklēt, kurš to uzstādīs. Ja jūs esat pats sapratis, vai arī kāds jums ir palīdzējis saprast, kad tas projekts izskatās, ka varētu būt reāls, ka šo skursteni varēs izbūvēt, tālāk ir jāsazinās ar projekta autoru. Tātad projekta autors ir cilvēks, kas jums projektēja māju. Principā viņam arī jāpasaka, kad es vēlos uzstādīt jaunu kamīnkrāsni un vai mēs to varam pievienot manam projektam. Un tad jau projektētājs izlemj, vai pietiektu tikai ar projekta izmaiņām, vai vispār projektam ir nepieciešama jauna apkures sadaļa, vai ir jāiesaista kāds siltumapgādes projektētājs. To visu noteikti projekta autors zinās. Un šis ir tas pirmais speciālists, pie kura būtu jāvēršās pirms iešanas uz būvvaldi. Jo tieši projektētājs sagatavo šīs izmaiņas projektā. Un tad jau projektētājs pievieno šo kamīnkrāsnes vietu, izstrādā, kur atradīsies skurstenis, atzīmē skursteņa tipu, diametru, attālumus no degošām vietām, vai ir nepieciešama ārējā gaisa pieplūde. To, protams, arī pievieno. Faktiski projektā tiek uzzīmēts viss jaunais risinājums. Un tikai tad ar jauno projektu mēs dodamies uz būvvaldi, mēs iesniedzam to, un tad būvvalde 10 līdz 14 dienu laikā pieņem lēmumu, vai izmaiņas ir pieņemamas, vai nepieciešams grozīt būvatļaujas nosacījumus, un vai izmaiņas vispār var saskaņot. Un pēc pozitīva lēmuma no būvvaldes mēs ejam uz nākamo soli, kur jau sākās izbūve. Tātad tiek izbūvēta atbilstoša pamatne, tiek izbūvēts pats skurstenis, tiek nolikta vietā krāsniņa. Šis skurstenis un krāsniņa arī var būt piesaistīta tieši jūsu projektam. Iespējams, projektētājs ir tieši ieplānojis keramisko skursteni vai tieši pretēji izolēto nerūsējošā tērauda skursteni. Tā kā šīs lietas arī būtu jāņem vērā. Un dažkārt arī tiek pieprasīts tieši apkures iekārtai, piemēram, šīs ārējās gaisa padeves, iekārtas maksimālā jauda un vismaz tie izmēri un attālumi līdz degošām vietām. Tā kā tas viss būtu jāpaņem līdzi brīdī, kad jūs dodaties meklēt savu jauno apkures iekārtu. Un tad jau, kad viss ir uzstādīts, tad mēs gan izsaucam certificētu skursteņa slauķi, lai viņš sastāda aktu. Viņš pārbaudīs visas savienojumus, vilkmi, attālumus līdz degošām vietām un tā tālāk.
un uzrakstīts atzinumu, ka skurstenis ir drošai izmantošanai. Skursteņa lauki parasti pat nodrošina uzņēmums, kurš uzstāda skursteņus, bet, ja gadījumā tā nav, ir tāda mājaslapa skursteņslauķiem.lv, un tur jūs atradīsiet skursteņslauķu kontaktus pilnīgi visā Latvijā. Ļoti ērts instruments, ja nevēlaties savu kādu cilvēku transporta izdevumu dēļ, tad jūs varat atrast tiešām vietēju certificētu skursteņslauķi, kurš jums varēs sastādīt šo te aktu bez jebkādām problēmām. Protams, ja viss izdarīts pareizi. Tādas biežākās kļūdas šajā scenārijā ir tādas, ka tiešām vispirms jau skatās paša apkuras iekārta, bet īstenībā jau vispirms ir jābūt plānam, tātad, ko mēs tur liekam iekšā, un tas arī būtu jādara tikai pēc šīm te projekta izmaiņām, jo projektētājs noteikti zinās vislabāk, tad kādu tieši jūsu projektam apkuras iekārtu vajag un kāda vispār der. Tā būtu lielākā kļūda. Otrs, ir arī bijuši gadījumi, kur cilvēki dodās uzreiz uz būvvaldi, bet būvvalde bez šīm te projekta izmaiņām jau īsti neko nevar izdarīt, jo viņi ir tie, kas vienkārši apstiprina šos te projekta grozījumus. Es ceru, ka mana pieredze šajā jautājumā palīdzēja. Ja ir kaut kas, ko es nepieminēju, varbūt vēlaties kaut ko papildināt, ierakstiet komentārā, jo ja ar šo video vai ar kādu papildus komentāru mēs varam atvieglot kādam šo te procesu, tad, manuprāt, tā jau ir uzvara. Milzīgs paldies par skatīšanos un lai siltums katrās mājās!